arī, ja? Es arī te ieradies, jā. Nu tā, labdien visiem skatītājiem. Ir kārtējais Spēku studijas raidījums pienācis. Kā parasti pie mums ir kāds no mūsu spēcīgajiem vīriem. Un ne tikai, ir bijis arī sievietes pie mums. Bet, jā, kā parasti sāksim ar iepazīšanos. Man sauc Kaspars, kolēģis Juris. Labdien! Jā, un pie mums ciemos šodien ir ieradies pagājušā gada bronzas laureāts Latvijas čempionātā spēku vīriem. Latvijas trešais stiprākais vīrs. Trešais stiprākais vīrs arī tā varam teikt, jā, Raivis Gintauts. Sveiki. Un ne tikai, arī pagājušo gadu kopvērtējumā viņš izcīnīja Latvijas čempionu titulu. Jā. Mēs gan skatāmies, ir fināls un ir čempiona regulārā sezona. Raivis novinēja, teiksim tā, stabilākais atlaids. Stabilākais spēka vīrs. Jā. Okay, jā, tas tā īsumā, un, protams, mums vienmēr ir jāpasaka, kur mēs atrodamies. Un šogad nekas nav mainījies. Joprojām nemainās un nemainīsies. Jā, mēs esam Autobasa Donē, Biķernieka ielā 145. Kā jūs redzat, fonā ļoti daudz auto piedāvājumu. Tā kā, ja ir vēlme, noteikti brauciet, jūs nokonsultēs un varbūt tiksiet pie jauna auto. Vai mazlietot. Jā, te starp citu te arī var dabūt visu to nomā. Visu arī uz nomu var, tā kā ļoti, ļoti labi un jā, viss jūsu rokās. Nu, labi. Bet ko par to sāksim Mums ir reāli? sācies Latvijas čempionāts 2024. Londoja kafeja Latvijas čempionāts. Pirmais posms mums ir pavadīts Jelgava. Pirms tam mēs esam gan rekorddienā, gan testa režīmā pastrādājuši. Tāds diezgan tādā nopietnā startup versijā mums ir. Tā kā būs arī ko parunāt par pirmajiem rezultātiem. Raivim jau ir karsts, tā kā mēs jau tūlītās mums labi ķeramies klāt. Raivis ir karsts pēc pirmajiem rezultātiem. Tikko nopublicējām, starp citu, mūsu sociālajos tīklos. Raivis izcīnīja 2. vietu pirmajā posmā Jelgavā. Jelgavas kausa izcīņā sadarbībā ar Mārtiņu Riepu servisu. Mārtiņu Riepām, jā. Tā, īstenībā, ja jau mēs sākām par pirmo posmu, tad varbūt īsumā ieskicē, kāpēc tev tik labi izdevās. Jo pagājušajā gadā 3. vieta, šoreiz jau pirmā posmā 2. vieta. Jūties spēcīgāk, pavasarī ziemā esi pielicis klāt. Joprojām stabils. Joprojām stabils. Man liekas, ka mazāk sportistu bija. Būtu Stiprie bija, nebija atbraukuši, teiksim. Kas stiprie? Kas tad mums ir stiprie? Mums ir visi stiprie, bet mazāk konkurence, bet tas jau nemaina lietas būtību. 2. vieta ir 2. vieta. Arī, jā. Kurējie varēja tev aiziet priekšā? Mairis, Dilāns, Vaļiks. Varbūt. Nē, varēja aiziet. Liekas, Varēja Tas aiziet. pieticīgs šodien. Manuprāt, kad šogad ir tā, kad neko nevar zināt nevienā posmā. Protams, mums šobrīd ir, manuprāt, bišķiņ kāju soli priekšā Māris Krievels, bet kopumā, manuprāt, mums tas pirmais sešinieks ir nezināmi uz katru posmu, ja visi sabrauc. Un tā, tur var visādi sanākt cīnīties par trīnieku, vai ne? Arbā kādu vingrinājumu pa lielam. Viss no vingrinājumiem. Pa lielam, jā. Labi, tādā gadījumā, kurējie ir tavējie, lai mēs zinām tad? Izskatās, ka turēšanas. Izskatās, jā. Turēšanas krucifiksa, auto turēšana, jā? Jā. 2 autos, starp citu, KGM auto turēšana, jā. Nu, tad kuri tad neiet? Vilkma noteikti. Jā, tas tā. Tur es biju Bet pēdējais. Baļķi arī tev nebija slikti. Baļķis bija labs, jā. Baļķis arī nebija slikti. Ja mēs liekam pulksteni, Pulksteni varēja noteikti krietni labāk noiet. Es tur tā. Mēs testa režīmā rekorddienā. Es tur tā, jā, testa režīmā braucu pa lielam. Jā. Ok, bet patiesībā vienmēr mēs uzdodam arī mūsu viesiem jautājumu, kāpēc tu esi spēka vīrs sportā un kā tev viss tas iesākās? Jā. Kāpēc tu esi šeit ar vīriem un to visu darīji? Tas tomēr baigo spēku, tas prasa un enerģiju tomēr. Tur vainīgs Krievels atkal. Viņš jau kuro reizi jau ir vainīgs. Māris Krievels ir atvilcis visu savu rajonu, jā? Jā, pa lielam, jā. Vai man liekas 6-7 gadi apakaļ, jā, viņš sauc mani uz Ogri. Un tas arī atbrauc, jā. Un tad pamazām sāka un tad, tā es arī šeit. Principā man īstenībā ir komentārs. Es sāku pirms 3 gadiem ar spēka vīriem. Un, es, protams, kā jauniņais braucu un sekoju līdzi, strādāju. Raivis bija no tiem, kas brauca
kā asistents, palīdzēja strādāt. Es atceros, viņš vienmēr teica, ja es te piedalītos, es visus novinātu. Un ar nākamo sezonu viņš sāk startēt. Kā mēs redzam, Vienu brīdi viņš bija gan asistents, gan arī startēja. Viņš nostartēja, kā startēja un arī asistēja. Jā, bet pa brīnumu pēdējais es nepaliku. Jā, tas bija šokā, jā. Tas pierādīja, ka ir ko darīt. Nē, skatītāji, lai saprastu to domu, iedomājieties 200 kg, 300 kg smagi priekšmeti. Raivis uzstāda visiem, pēc tam pats aiziet paceļ, pēc tam atkal viss noliek vietā un atkal iet startē. Tā, jā, es domāju, ka katrā sporta veidā kaut kas tāds nav iespējams. Tāpēc mēs viņu esam iesaukuši arī pa universālu, ne tikai Ferdinands. Kāpēc Ferdinands? To agra meita, es domāju. Ir kaut kur no kaut kāda... Multene ir tāda Ferdinands. Tur tāds mazs bullīts, un viņš beigās pēc pāris gadiem tur jau ir liels. Bet es vēl tik tālu neesticu līdz tiem pāris gadiem. Man es vēl bišķi maziņš. Cik tev gadu? 28. Nu jā, tā kā ņemot vērā. 12 sezoniņas vēl priekšā. Jā, vismaz. Tā kā viss būs labi. Tad jau pēc gadiem 2, 3 būs bullīts. Pamazām. Cerēsim, jā. Okay. Nu labi, tālējošais plāns ir skaidrs. Tagad iet uz bullīti. Jā. Būt lielākam, platākam, stiprākam. Šis gads. Labi, viena lieta ir Latvijas čempionāts. Mēs esam pirmo posmu tā kā nogājuši. Startautiski. Kādi plāni? Nākamēnes Somija. Nav Somija brauc? Jā. Tas ar Mairu? Tas ar Mairu, jā, mēs ar Mairu braucam. Tur komandas cīņas vai individuāli? Individuālis. Tā ir Champions Līga? Jā. Champions Līga. Jā. 105-niekiem, jā? Jā. Nu jā, tas ir tas, ko mēs iepriekšējā reizē, kad mēs ar Mairu runājām. Brauks pamēģināt, ko tu vari, jā? Salīdzinot uz tā vispār. Jā, cik vājš es esmu. Vai tagad jau ir zinām, bet tā, ka mēs nedēļas 3 apakaļ laikam ar Mairu runājām, tad vēl īsti nevarēja zināt, kas ir dalībnieki, cik dalībnieki, ar ko būs jācīkstās. Tagad ir vairāk informācijas par čempionātu. Cik zināms, pagaidām, man liekas, tur jau vēl piesakās, man liekas, ir redzēt, ka vēl 1 vai 2 pienāk klāt. Manā grupā ir 11, Maira, man liekas, bija 8. 8 ir, jā? Nu, ir 90 arī, bet tur no mūsējiem neviena nav. Tik viegli. Tur bija kaut kādi 12, man liekas, 90-niekos. 90-nieki jau tādi, viss nevar pārsteigt. Es jau tā uz ielas satiekot nekad nevarētu pateikt, ka Raivs mūs ir spēkvīrs. Bet... Nu jau ar vien vairāk jau paliek. ir jau. Nu jau ar vien vairāk paliek. Jā. Bet es tā kā es pats pēc sevi, Raivs ir tāds bodybuilders, vien ir tikai pagaidām, kamēr nav pulcīs izaugs. Nezinu, pat tas skaitās. Tas skaitās, jā. Nu labi, pēc tam tālāk uz nākotni skatīsies starptautiskos turnīrus, ņemot vērā, kāda rezultāta sanāks Somijā, jā? Apmēram, jā. Ka vajag aizbraukt un izšaut. Labi. Pēdējiem nepalīdz galvenais. Es ceru, ka mēs varēsim saņemt regulāri. Kas ir? Tie bija 2 dienu turnīrs, tas ir, jā? 3 dienas. 3 dienu. Nu, būs par ko mums stāstīt. Gaidīsim. Klausies, Raivi, es esmu pārliecināts, mēs šobrīd tevi, protams, pozicionējam kā rīdznieku, jā? Bet tu droši vien neesi no Rīgas. Nē. No kurienes tu esi? No Madonas. Madonas novads Dzelzovas pagasts. Nu tad jau ar Mārku Krievu vēl no viena... Jā, mums jau ir, 20 plus jau gadu pazīstam, mēs esam tā kā... Nu, ciemā jau viss viens otru pazīst, tas jau ir skaidrs. Nu, mūs noteikti. Mūs noteikti. Jūs tā kā bijāt... Es domāju, ne labā nozīmē. Nē. Aha, tie palaidņi. Viss, ka kaut kas tika izdarīts, zināja, ka jānāk pie mums jau. Arī tad jau netika, jo... Jā, arī zināja, ka pie mums jānāk. Bet īstenībā dzīvē tā arī rāda, kad, jā, tu esi varbūt kaut kāds bišķiņi ar tāds palaidnis bērnībā, bet tiem, kuriem ir tā iešprice, viņi arī virzās pa to dzīvi uz priekšu. Nu, teiksim tā, kurš katrs spēka vīru sportā neiesaistītos. Nu, tā. Tas nozīmē, ka tevī iekšā ir kaut kāds izaicinājums. Pareizi. Nu, piekrīt. Jā. Tā kā baigi feini. Mums, protams, interesē, ko tu dari ikdienā? Kāda ir tava hobija? Strādāji, var atklāt skatītājiem, kur tu strādā, ko tu dari? Es strādāju 2 darbos pa lielam. Pa dienu un pa naktīm. Viens ir JMJ,
tirdzniecības grupa, noliktavas darbinieks. Ko viņi tirgo? Paneļus, režģus, metālus pa lielam. Tu vari trenēties, nolikt tev. Jā, pa lielam. Ir privilēģijas savas, jā, var smagumus panēsāt. Un pa dienu? Otrs darbs? Tas ir pa dienu. Pa nakti ir ezera kauliņi, Salaspilī, sanitārists, fasējam, krāmējam, Tas ir sanitārists. tīram iekārtas. Es Dezinficējam domāju, ka tu un vienkārši te pārbaudi gurķus. Bet labi, tas es pa lielam arī, man liekas, ir bijis tāds, jā, kas mums bija jādara kaut kad. Kaut kas līdzīgs, jā. Nu, pie mums Latvijā, protams, sportistiem ir grūti izdzīvot 2 darbi, jā, bet jautājums, pa kuru brīdi tu guli un pa kuru brīdi tu arī vēl trenējies. Nu, to tas ir ģimene gal galā. Jā. Citreiz ir, ka es vispār neguļu. Ir no rīta es Kamēr atnāku. Tā var laikam vēl. Nezinu, man jau tā ir visu laiku, es ļoti maz guļu. Citreiz pat vispār neguļu. Aizies darbu un jā, visi domā, kā es vispār funkcionēju. Kā es vispār varu kaut ko izdarīt. Citi jau tur nav pagulējuši stundu ilgāk un jau sūdzās, es nevaru, man sāp, negribu, nepatīk. Bet, nu, jā, nezinu. Man vienkārši citreiz nevar aizmigt. Tu esi urbis vienkārši. Pagaidām, Kurš nevar varbūt, varbūt pagaidām, jā. Bet citreiz es varu nogulēt kaut 18, 19 stundas. Ja, ko sakrājās, Jā. gadi, ja? Nu, jā, bet ja mēs, nu kā tev hobiji kaut kādi, ir kaut kādi papildus bez spēkvīriem, ko tu vēl dari? Daļslidošana. Tu domā tā, kas ir hokejs bez alas, ir daļslidošana? Jā. Okay. Labi, tas joks ar šim, nav īstavā. Ne, atstājam nopietni. Nākamgad, kad taisīsim hobiju. Hobijs, Daļslidotājs. Es izdomāšu vēl kaut ko klāt. Ar skritulenēm vēlams. Arī, jā. Jā. Bet vēl viena lieta, nu kā mēs tur runājam, tur tas bodybuilders un vienmēr mēs pajautājam, ko tu ēdi. Tu arī vari ēst visu. Ja tu esi, nu, tu neesi tipisks spēka vīrs. Es pa lielam ēdu visu, jā. Viss pēc kārtas. Jā, viss, kas ir, tas arī tiek apēsts. Nu, tā darbā, 2 darbos, plus treniņi, sacenis, tur viss tāpat. Neguļ. Kamēr citi guļ, tikmēr... Es varu vēl papildus 1 porciju dabūt iekšā. Nu, labi, nu, tev ir, nu, cik tev, nu, tādā režīmā tu strādā, nu, tev ir katru dienu darbs, ka, nu, ne jau katru dienu tev ir naktsmājiņas. Plējām 2 strādā, 2 brīvas. Un tā kā ir brīvās, tad tu esi pie Tad es eju uz sporta zāli, jā. Citreiz, ja man tiešām nenāk miegs vai ir vajadzīgs kaut kas vairāk, pietrūks, liekas, ka pietrūks, tad es no naktsmaiņas, kā atnāku ap 6, kaut kādiem pirms 6, es samainu somas un te padās uz sporta zāli aizeju. Vēl mazliet No rīta, jā, pirms darba, jā. Tad vēl kādu pusotru stundu patrenējos. Bet no laimes hormonu, nu, kā saka, nenoķer, diena izdevusies, foršāk pat strādā. Ne, tas rīts tā iesācies tādā aktīvā. Pirmās 4 stundas, jā, pēc tam jau vairs ne. Tad ienāk jau vēl kaut ko pēd, un tad jau gribētos povernāt, jā? Jā, man kaut 5 stundas. Līdz darba dienas beigām. Jā, vēl viena lieta, kas mums jau pēdējos 3 gados ir nomainījusies šobrīd diezgan lielā daļā, ir šī paudžu maiņa. Un mēs, protams, vēl joprojām turpinam un gribam sastādīt pēc iespējas lielāk, lai tev ir konkurence. Kā tu motivētu, ko tu ieteiktu, teiksim tā, jaunajiem, tie, kas plāno, izvēlēties kādu no sportveidiem, varbūt tieši šis spēkvīru sports. Kā tu motivētu, kas ir tie trumpji un kāpēc tas ir interesanti un forši? Nu, mazāk plānot vajag un iet pamēģināt. Ja patiks, patiks, ja ne, tad ne. Tur nav tā, ka jā, aiziet, jā, vienkārši darīt un viss. Nu, kā tev Mārs motivēja? Tu pirms tam gāji, tu gāji pirms tam cilāts. Es šito noteikti neteikšu. Šitos noteikti neteikšu. Nu, lai viņi... Bez lamu vārdiem to nevar pateikt. Bijāt kopā uz daļslidošanu, ja? Jā, jā. Suņus kopā bija ārā mežā droši vien. Jā, suņus steidzinājām. Kā tu, kas vēl tādu... Ne, nu tu jautājies, tu pirms tam gājis svarzāli? Tev bija saistība ar dzelžiem, nu, ja tā var teikt? Nē, ja godīgi vispār ne.
Pirmajās, man liekas, es pabeidzu skolu, un tad es izdomāju, nezinu, kāpēc es izdomāju, es gribu trenēties. Un es gāju uz stieņiem, vilkos tur līstekes taisīju un tādas lietas, tā kā ielu vingrotājs. Tu biji, tā? Jā, to visu darīju tumsā, lai mani neviens neredz. Viss tika darīts tumsā, tā lai pēc iespējas ilgāk neviens man neredz. Un kaut kā 2 gadi izvilka. Pēc tam tevi ieraudzīja Tagad tu beidzot esi atklājies. Un tad, jā, beigās tad es aizgāju uz tehnikumu Priekuļos, un tad jau tur es arī sāku staigāt. Tad var teikt, kā tā moderna saka, tagad Raivs iznāca jā, no skapja. kaut ko arī dara, jā. Izlīd no skapja. Un tad beigās pamazām no stieņiem es aizgāju pārgāju svaru zāli. Varētu uz stieņiem kaut ko izdarīt? Es domāju, pievilkties varētu vēl. Ne, labi, pievilkties, bet tur jau bija visādi, tur jau tās, nezinu, rotācijas, figūras un vēl nezinu. Griezties, domāju, ka es varētu, jā, bet pārējās lietas gan nē. Nu jau pa smagu, jā. Jā, bišķi, jā. Cik tev ir šobrīd svars? 99, varbūt 100, plus mīnus. Okay. Kā es esmu visvieglākais. Labi, bet kur ir tava tā treniņa vieta? Kur tu trenējies? Tu trenējies Ogrē, mēs zinām, pie Agra, jā? Jā. Kur vēl Rīgā? Kaut kur vieta? Ķengaragā Lemon Gym. Uz Lemon Gym. Jā, tur viņa 24/7 atver, tā kā es varu 6 iet 3. Tu Arī pēc darba es varu aiziet, tā kā. Tu tur esi kā patstāvīgais klients? Nav sanācis, nē. Tā kā Dīdis, piemēram, tur Lemon Gymā. Jā, Dīdis jau tur kā patstāvīgais ir, jā. Nē, es tur vēl tā nē. Vajadzētu pamēģināt parunāt, uzbūvēt. Ķengaraga Lemon Gym seja varētu būt. Jā, nebūtu slikti. Varbūt abonementu pavēlu dabūt. O! Nebūtu jāmaksā. Tas atkal ir mūsu... Tas jau ir daudz arī. Tāpatās tas finansiālā puses tas ietekmē. Labi, ok, mēs te runājam, kad par taviem plāniem, bet mums gribās tomēr paskatīties vēl tālāk. Ne tikai šis gads un nākamais, bet 3 gadu diapazonā. Kā tu sevi redzi? Tomēr gan jau tāpatās ir tas sapnis beidzot tam Krievelim iekost. Jā. Tas tev uzsēdināja uz adatas. Tas būtu tāds no šiem saldākais ēdiens, ne? Nezinu, viņu, man liekas, nav iespējams dadzīt. Viņu vajadzētu kaut kur piesiet pie koka, kaut 5 gadi. Jā, un tad varbūt iespējams pie viņam varētu pietuvoties, bet maz ticams. Jā, bet primāri droši vien Latvijas čempionu tituls un pēc tam attiecīgi arī saņemt kaut kādus ik pa laikam šos starptautiskos uzaicinājumus, vai ne? Jā, tas būtu baigi labi, jā. Interesanti, lai ir tas viss tas kopumā. Jā. Turpinām, jā? Nē, mēs turpinām. Man bija viens, kamēr Raivs runāja, tikmēr es to domu īstenībā pazudu man viņu. Es gribēju, ka man no tiem iepriekšējiem gadiem bija es atgriezīšos pie tiem priekuļiem. Kas tu esi, ko tu izmācījies? Es viņus nepabeidzu. Es gāju kā automehāniķis, bet es sapratu, ka nebūs. Nepatika? Nē, man patika, bet sapratu, ka pārāk daudz matemātikas vajag. Un slinkums ņēma virsroku. Jā, un es negribēju savu naudu tērēt. Tā kā es mammas naudu tērēju, tad jā, es braucu, bet tagad, kad savu naudu sāku tērēt, tad man vairs nepatika. Un tad sapratu, ka nevajag baigi, jā. Kamēr senči uztur, tikmēr viss ir labi, tik līdz pašam jāsāk likt, tad ok, sākšu domāt. Jā, tad sapratu, ka labāk ir strādāt, man ir nauda, un palielam es aizgāju uz vakarskolu pēc tam. Es kaut 2,5 gadu nomācījos. Un tas aizgāju uz vakarskolu, pabeidzu vakarskolu, tehniski atsēdēju vakarskolu, teiksim tā. Un dabūju vidēju, un tas viss. Pienāks brīdis un pizdīgi, tad arī iespējams kaut kādu universitātu vai augstskolu kaut kad varētu arī. Nē, nebūs. Tas tev nevajag, ja? Es jau knapi vidusskolu pabeidzu, kur vēl augstskolu. Kaut kad jau, tagad taču visādas iespējas, turības, šās filiāls, visādas. Nekad nesaka nekad. Es vienkārši esmu pārāk slinks mācīties. Tad tev vienā brīdī tarakāni pagriezīsies galvā uz otru pusi. Man tur viņu vairs nav, viņi jau sen aizbeiguši. Jau brīvsolī kaut kur staigā. Vēl viena lieta, ko mēs vienmēr, protams, aicinam mūsu viesim pateikt, dodam iespēju pateikt paldies
tie, kas ir tev palīdzējuši ceļā, to, ko tu šobrīd esi sasniedzis, un varbūt šī gada kaut kāda īpaši kaut ko izcelt. Noteikti ģimene. Viņa, kas Draudzene. uz visām sacensībām. Jā, draudzene, ka viņa man pacieš vispār. Cerēs jau sūdzās, kas neesmu mājās. Ar mazo kopā? Arī, jā. Palējām, jā, galvenais viņiem. Jo viņi ir pacietuši. Pirmie gadi bija grūtāki, bet beigās jau viņa samierinājās mazliet, un tad jau nebija vairs tik traki. Jā, Raivis tomēr arī strādā, ne tikai sporto. Tā jau divas sutkas neesmu mājās, teiksim tā. Un pēc tam vēl vakaros neesmu mājās. Un varbūt uz 2 vakariem es esmu mājās kaut kāds 6 stundas. 2 stundas esam nomodā, pārējās guļam. Tā kā, nav tā, ka es viņus redzu baigi daudz, viņi mani redz baigi daudz. Bet tad vismaz sestdienās viņi ar teviem kopā. Tā kā tur ir sacensības, te jūs esat kopā. Viņš jau droši vien nostartē un pēc tam brauc uz darbu. Palielam tā sanāk, jā. Bet vismaz garāks, ja mēs pareiķinājām. Vismaz sieva redz, ka Raivis kaut ko cilā. Jā, viņi vismaz nedomā, ka es vienkārši aizbraucu un atsēžu zālē. Vismaz kaut kas tiek darīts. Jā, ko mēs varam tev teikt? Noteikti novēlēt, lai tev izdodās viss tas, ko tu esi ieplānojis. Lai tev ir visaugstākie rezultāti. Lai izdodās iekost Māri. Un Vairi. Lai izdodās izdomāt, varbūt augstskolā aiziet mācīties. Nē, nebūs. Es esmu paslinkts. Jebkurā gadījumā viss tas, ko tu vēlēsi, lai tev izdodās un lai sportiskie rezultāti ir visaugstākie. Jā, paldies. Mēs noteikti tev novēlam un ko gan sportistam citu var novēlēt. Es tagad visu laiku domāju par to, ka tajā brīdī, kad Raimonds Bergmans startēja, vēl cik tev gadu bija, tad tu skaties arī mūsu tas spēkvīru sacensības. Pirms 20 gadiem diez vai skatījās 8 Mums gados. rādīja LNT. Es biju redzējis, man liekas, pa TV3, kā agrāk rādīja. Pa LNT vai pa TV3, neatceros, jā. Tas tur bija jāskatījies. Kaut kad bija trāpies, jā, un tad skatos, nākamnedēļ būs atkal, tas skatījos atkal, bet nedadomājos, ka es kaut ko tādu arī darīšu. Kas man vienkārši interesēja, ka viņi tur cilā, es vienkārši sēdēšu un skatīšos. Bet kas pēc tam, pēc kaut kādiem 20 gadiem, to pašu darīšu. Bet stop, es atcerējos vēl vienu lietu, ko mēs noteikti nepajautājām, kas vienmēr mūs ir interesējis. Kas tu gribēji būt bērnībā? Nav nejausmas, cik godīgi. Bija kāds sapnis? Es zinu, ka jūs gribēji smagās mašīnas šoferis būt. Es negribēju būt nabaks pa lielam, jā, jo tas es negribēju būt. Kas es gribēju būt, nav nejausmas, ja godīgi. Tas jau īstenībā ir brīvvalsts. Visticamāk kaut kāds policists vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs Padomju Savienībā gribējām būt tur kaut kādi šoferi, tur kaut Ugunsdzēsējs. bija tur tādi vairāk tādi augstāk skatu, kosmonauti tur. Jā, Gagārins. Redz, tagad mums bija jau brīvās valsts, jau cilvēki dzimušie jau ir Negrib būt nabadzīgi. Negrib būt nabaks. Nē, tā nav slikta vēlēšana. Tā īstenībā tikai ir apsveicami, jā, tur ir. Tā līdz tam tiek, tas jau ir cits jautājums. Jā. Vēl nobeigumā noteikti mēs gribam pateikt paldies arī jums, skatītāji, kas skatījāties. Bet mums ir gan sezonas ģenerāls sponsors, gan sezonas draugi, gan atbalstītāji. Vārds Jurim. Jā, paldies. Jā. Šogad mēs esam ieskrējušies. Ir Klondike kafē mūsu ģenerāls sponsori. Un tālāk mēs jau turpinām sadarboties jau 3. gadu ar Bosch, 2. gadu mēs sadarbojamies ar Demontāžu LV, mēs sadarbojamies ar Fakron un Galeko. Dobels Dirnavnieks. Šogad mūsu klāt ir pienācis ir LM grupa. Protams, Autobasadone. Mums ir klāt, un, protams, Under Armour ar aprīkojumu, Sportlands, jā. Un tā kā mūsu atbalsta arī Ādažu gaļa, jā. Jā, mūsu atbalsta Superalko. Un paldies Gaso. Gaso vienmēr visus gadus ir bijis atbalstītājs, jo bez zāles treniņu vietas nekas nenotika. Un VP labi, lai puišiem ir pie kotlētas, ko pielikt. Sportis gars. Tā kā jā, mums... Tērvets alus. Jā, Tērvets alus. Starp citu būs 3. posms Tērvetē. Jā, Tērvetē būs posms, un starp citu Tērvets salam ir oficiāli, tagad nav vairs parastu ūdens, tagad ir oficiāli atzīts minerālu ūdens.
Nu, tā mēs te ejam un puiši gatavojoties. No nākošās, aiznākošās nedēļas mēs varētu sākt filmēt filmas. Jūs ar tā skaitājat? Jā, visiem. Mēs taisīsim filmas par visiem. Būs Būs vīri. Tiešām vazāsies visu dienu līdzi? Būs raidījuma Nē, mums sērijas. būs 8 filmu sērija vīri kā Tam mans Ozola. darba arī brauks līdzi? Visur brauks līdzi jums. Varēs pastrādāt beidzot. Bet pats Manā svarīgākais, ko nobeigumā es pateikt, tiekamies jau šo svētdienu Svētdien. Daugavpilī. Svētdien, jā. Pulkstens 13. Daugavpils pilsētas svētku ietvaros. Pulkstens vienos. Pulkstens vienos Latvijas čempionāts spēka vīriem 2024. Daugavpils kausa izcīņa sadarbībā ar Jā, Home Like vietējais Daugavpils viens no labākajiem hoteļiem. Tā kā tie, kas brauc, es domāju, ka vietas šajā brīdī Daugavpilī vairāk nav. Pilsētas svētki. Viss ir ciet, viss ir aizņemts. pilsētas laukumā, vienības laukumā? Jā, Kā vienības parasti, laukumā, kā vienmēr mēs tiekamies. Okay. Super, paldies! Būs vīri kā Ozola. Būs vīri Mēs kā tikai Ozola. blakām izskatāmies. Mums svars ir mazliet lielāks nekā Raiviem. Mums tas spēks droši vien nav tāds. Spēks bija mazāk. Bet mēs visi esam vīri kā Ozola. Okay. Paldies, ka skatījāties. Paldies, Torai. Paldies! Paldies!